Sveiki, mani skatītāji! Šodien trešdiena, 13. augusts. Nu, lūk, un kas notiekās vakars? Vakars jau, nu, lūk, šito te es pievienoju, uztaisīju, sametināju šādu galdu. Tā, lai varētu uzlikt urpšanas iekārtu. Viņa strādā. Strādā. Jāņem skrūvies. Un nu vēl šīs tās jāuztais. Teiksim. Jāpieskrūvēt. Gaisma jāpieslēdz. Viss, ka lampiņi ir, slēdzis ir. Un te ir slēdzis. Bet vats jāpievieno. Jāsavieno. Nu, šādi tādi brīnumi. Šīs te stāv, nekustās. Nezinu, man viņš krīt uz nervu, reāli krīt uz nervu. Bet es te izdomāju pastāstīt jums par savu svētdienas izbraucienu. Un es biju izbraucis ar šito te uz Virgzdes karjeru. Tas ir uz vecumnieku pusi. Vienkārši es vieniem uzprasījos. Viņi tur pa mežu vīzinās. Es saku, nu, paņemiet man līdzi. Viņi saka, tāpēc problēmām. Braucam. Nu, lūk, visi gatavojās, visi nedēļas sametināja rampu, tā, lai būtu vieglāk tur tā. Un tad mēs aizbraucam uz Virgzdes karjeru. Nu, lūk, nostu moci, visi tur uzvilku savus baķingus, ielas, tur ķiveri. Pirms tam paskatījos pāris video, kā tur brauc ar Tour Enduro un tā, pa smiltīm un vēl nekas tur. Nu, lūk, viņi uzbrauc Tanī kalnā augšā. Un pirmajā uzbrauc augšā, nu, viss kārtībā. Viņi saka, nu, tad brauc Tanī lielajā augšā. Nu, un te sākās. Kaut kādi pāris metri uz tā kalna. Man atsitās stūre, bet rats. Sanesa. Es lidoju pāri ragiem, bet tā lidoju, kad es, nezinu, vienkārši uz muguras es piezemējos. Acis atvaru vaļā, debesis sāk elpot, jo, nu, pa muguru tāds sitiens bija tāds. Tie, kas aizrījās, ja, ka viņš klapē pa muguru aptuveni tā, tikai 3 reizes spēcīgāk. Tāds pa visu plakni. Elpoja. Sāk kustināt rokas kājas. Nu, viss it kā kārtībā. Paldies Dievam, nekas nav salauzts, nekas nav noticījies. Tātad viss kārtībā. Mocis negrib likt. Domāju, lauzīja galvu, kas un kā. Beigās izrādās, šī te poga bija iestrāgusi. No, gluži kā tagad. Bet, nu, tagad tur ir pilns ar smiltīm. Nu, labi. Kā lai tur būtu, nebūtu. Nu, ir, nu, viss mācās staigāt. Pirmie kritieni. Neko darīt. Braucam tālāk. Un tagad es braucu atkal no kaut kāda kalniņa lejā, un atkal rats sagriežās. Un es lidoju pāri stūrē otro reizi. Apdaudzīju šitien te visu kāju. Ķivere mētājās vienkārši lupatās dažādās vietās. Viņa te stikls atsevišķi mētājās, es nezinu, viss smiltīs. Nu, viņš arī tagad viss smiltīs, ja. Vienkārši vāks. Nu, neko darīt, nu, piecēlos, klibojot, aizbrauc līdz mašīnā, pastāvēju, piebrauc klātie. Man motobrāļi. Un saka, nu labi, nesanāk pa kalniem tev, braucam pa mežu, izbrauksim. Nu labi, braucam pa mežu. Un tagad braucam, tur tāds kalniņš, tur viss kalnēns tāds sanāk, tur diezgan foršs mežs tāds, tur nav trases, bet, nu, akurāt, nu tā pa mežu, tur kvadracikli vizinās, un kas tur tik, nu lūk, un tu pacelsies tad kalnā augšā, nu mēģināšu. Nu, rāpos augšā, un kaut kur bišķi vairāk pa vidu. Viss sanais motociklu
atkal, nu, uz sāniem šoreiz tā mīgs nokritu. Domāju, blēns, uz leju, ne, uz augšu. Karaiš, nevajag tā darīt kā es. Es tā pāris video redzēju, kā tur tas notiekās. Jo tālāk, jo trakāk. Karaiš, tad, kad es biju augšā, es domāju, es tūlīt nosprākšu. Sirds klapē, es... Veči skatās un nezinu, ko darīt. Saukt ātros, nesaukt ātros. Tūlīt sirds rieka būs, nebūs, blēns, ko darīt tagad. Nu, ja es filmēju šo video, tad ir viss kārtībā. Nu, lūk, un tad es vēl pāris reizes kritu. Bet man nebija tik traki, kā manam kolēģim, 4. mūsu braucējam. Viņš cēlās tur kalnā augšā un arī krita, atsitās un lauza kā atslēgas kaulu. Kaut kā tā sanās diezgan stulbi. Un, respektīvi, kādi mīnusi man? Nu, mīnus ķivere. Nu, varbūt tās būs kaut kas dzīves, bet, nu, tūlīt mēģināsim viņu pie dzīvības dabūt. Kas te darās, es pat nezinu. Tāks, ātrumķepa. Stūre. Šādas tādas plasmasas tur iekšā locītas, laustas. Nezinu, spidometrs bija apdauzīts vai tāds palika. Labi, ka bāka vesela. Kareiči šito pensionāru jāies bišķi pamocīja. Nē, jaudas viņam pietiek, viss kārtībā. Vienkārši tas mans braukšanas mākslas stils un vispārējais nuanses. Es sapratu, ka, blēns, pa asfaltu ir vieglāk braukt nekā pa mežu. Lūk, tur gluži izbraucieni nebija. Tas bija hard enduro vairāk, jā, tur bišķi pār zariem jāpalēkā bija, tur pār stumbriem, tur kalniņā un tā. Nē, pieredze ir forši, bet katram pasākumam laikam vajag, nevis laikam vajag, bet vajag savu ekipējumu un tā tālāk. Zābakus vajag. Un krosa ķiveri. Pēc, kad ar parasto tur ir diezgan traki. Nu, vispārējais, jā, cik iespēja robežās, jā, ceļu sargi. Arī obligāti, jā. Ja doma tāda, jā, jāsāk ar ceļu sargiem un zābakiem. Tāpēc, kad atsisties pret kaut kāds, nezinu, zāru, kurš var trāpīties pēc kaut kādu cēlmu, jā, tas, nu, vienkārši kājas atskaldīt var tā. Un tas, kad braukājāmies mēs diezgan akurāti. Viens, kas ir, jā, otrs, kas ir Onka, kas to, nu, ne tas kā organizēja, jā, bet, nu, tāds izbrauciens, jā, viņam 52 gadi. Un viņš malacis, teiksim, kaut kur braucam, kaut kas notiekās, es apstājos vai vēl kaut kas, viņi apstājās, uzgaida, pārbauda, vai viss kārtībā, un tad mēs braucam tālāk. Respektīvi nesanāk, jā, tev, kad visu laiku valē, jā, tur kaut ko aizvalēju, un viss tur. Es mežā pirmo reizi tādā mežā esmu bijis, jā, tur vēl sēnieki, nu, sēņotāji un ogas, kas lasa, jā, tur tā, lūk, un visi sadzīvojām, neviens nekā nelamājies, tur bija zīmīts, jā, kur nedrīkst braukt ar motocikliem. Mēs arī respektējam, nebraucām, ja tur zīme stāv, kamdēļ ir mums braukt. Ja tur zīme stāv, kad, nu, it kā nedrīkst braukt. Kāpēc, es nezinu. Nu, ja stāv, nu, lai stāv, nu, kas tur ir. Nebrauc un viss. Vienkārši. Tik vienkārši, jā, tas viss notiekās. Un lūk, un jā, un pavizinājāmies. Esmu gandarīts. Vajadzēs atkārtot. Gan bišķi vēlāk. Tad, kad mans kompaņons moto salabos vēl savu atslēgas kaulu, kurš netīšām salūza. Nu, un, jā, jānopērk ekipējums ir. Un jāmēģina. Tikai man ar šo motociklu bišķi tā kā grūti. Jo man šķiet, ka tā sēdpozīcija viņam bišķi dīvaini. Tas sēdeklis pa augstu vai stūri pa zem. Es nevaru saprast. Bet, nu, jā. Kā ir, tā ir. Nu, lūk, tās man tas izbrauciens gadījās. Viss vesels, tikai tur sāp vēl joprojām. Bet, nu, nekas. Ja sāp, tā tad dzīves. Labi, pagaidām. Visu labu.